Protams, ļoti bieži mums tā grūtība ir jākāpina. Ja mēs runājam par kombinatorikas vienādojumiem, iepriekšējā video tad mēs runājām par to, ka kombinatorikas vienādojumos mēs mēģinām iegūt to, ka ir vienkārši C no kaut kā vienāds ar kaut kādu skaitli. Nu, labāk X uzrakstīšu. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām iegūt no visiem pārējiem šiem te vienādojumiem. Bet dažreiz mums nepienāks šāds luksus. Dažreiz mums vienkārši vajag pašiem uzrakstīt pilnu izteiksmi. Un to mēs arī darīsim šajos divos gadījumos. Tā, skaitītājā ir n plus 2 šajā gadījumā. Četri faktoriāls un n plus 2 mīnus 4, tas ir n mīnus 2 faktoriāls. Tālūk. Visi četrnieks ir kas. Man dažreiz pārmet, ka mans četrnieks izskatās pēc n. Tā, labi. Es vispirms sākšu ar iespējamu saīsināt. Un kreisajā pusē skaitītājs tiek sadalīts līdz n-3 faktoriāli, jo tad mēs varam saīsināt n-3 faktoriāli. No saucēja arī. 3 faktoriāls jau uzreiz uzrakstīšu kā 6. Savukārt labajā pusē, būtu daudz jāraksta, vai ne? Bet izturēsim n plus 2, n plus 1, n mīnus 1. Nepaliks daudz vietas B, piemēram, bet tāda ir matemātika dzīve dažreiz. Un apakšā 4 faktoriāls, kas ir 24, un n-2 faktoriāls, ko mēs saīsinām. Ļoti labi, tātad mums ir 5, n-1, n-2. Un tagad mēs sākam skatīties, kādas ir mūsu iespējas nedaudz vienkāršot mūsu dzīvi. Un es redzu, ka abās pusēs ir reizinātāji n un n-1, tāpēc tos es īstenībā no tiem es atbrīvošos. Došu šo sarkano krāsu. Un ko vēl es varu izdarīt? Es pareizināšu abas puses ar 24. Tad šeit saīsinās, šeit vienkārši piereizināsies 4. Tātad man ir 20, n-2 vienāds ar n plus 2, n plus 1. Un izstāsta, ka mēs šādi būsim tikuši līdz parastākajam kvadrātu vienādojumam. 2n plus 1n, tas ir 3n plus 2. Sakārtojam visu vienā pusē, un tad es vienkārši beigās nodzēsīšu to, kas ir bijis kreisāk no šī piemēra. N kvadrātā plus 3n mīnus 20n, tas ir mīnus 17n, plus 2 plus 40 plus 42n. Tas ir tas, ko mēs iegūstam sakārtojot vienā pusē kvadrātu vienādojumu. Un atkal mēs varam ķerties pie Jēta teorēmas reizinājumā 42, summā 17 pozitīvi locekļi. Tas nozīmē, ka mums būs divas padarīgas atbildes visticamāk. Protams, kādas tās būs? 3 un 4. 14 precīzāk. Vai abas ir derīgas? Pārliecināsimies. 5 reiz C 3, 3 ir vienāds ar C 5, 4. Un tas ir 5, un šis būtu vienkārši 5. priekšpēdējais elements rindā, kurā ir piecinieki, tātad 5. Un otrs gadījums, tā 14 un 16, 4. Otro gadījumu es atstāšu jums pašiem pārbaudīt, bet man liekas, ka tas arī ir pilnīgi pareizs. Bet tagad aplūkosim B gadījumu. Tagad B gadījums. Nodzēsīšu visu un aplūkosim B gadījumu. Šoreiz ar citu krāsu. Tad B piemērs, izcelšu vēl. Un atkal mēs sāksim ar to, ka mēs ļoti konkrēti uzrakstīsim, kā izskatās mūsu izteiksmes izmantojot formulas. Izmantojot kombinācijas skaitā aprēķinot formulu 6n-1. Sākšu ar to, ka es atkal sadalīšu skaitītāju reizinātājus. Tā būs mūsu visbiežākā stratēģija. Tik tālu, līdz es varu saīsināt saucēju. 6 reiz n-3 faktoriālis mīnus n reiz n-1 reiz n-2 faktoriālis. Es vēl nesvietroju, jo es gribu samainīt krāsu.
Un, jā, lūk tā. Ko vēl es izdarīšu? Izrādās, mēs varētu izdalīt ar n-1. Un jautājums, vai gadījumā nevar būt tā, ka n-1 vienkārši, nu, ja tas būtu 0? Nē, jo n vietā liek 1, un sanāk, īstais liks neeksistē, piemēram, C13. Tāpēc es nodzēšu šo kopīgo no visām pusēm arī. Tas ir kopīgais reizinātājs visiem. Tāpēc atgriežos tagad šeit. N-2 dalīts ar 6, mīnus n dalīts ar 2 ir 6. Es pareizināšu visu ar 6, šeit pazaudējot saucēju, šeit iegūstot reizinātāju 3, un šeit iegūstot 36. Tad n-2 mīnus 3n ir 36. N kvadrātā mīnus 2n mīnus 3n mīnus 36 ir 0. Mēs iegūstam vienādojumu n kvadrātā mīnus 5n mīnus 36 ir 0. Tā, reizinājums ir mīnus 36, summa ir 5. Un derīga risinājuma, nu, risinājumu kvadrātu vienādojumam ir mīnus 4 un 9. Derīgs no tiem ir, protams, tikai 9, jo jābūt pozitīvam skaitlim. Un tā mums šoreiz arī būs. Lūk tā, mēs esam atrisinājuši B piemēru.